mēnesī Tukuma pilsētas autobusu maršrutos tiek pārvadāti apmēram 18,000 pasažieru, no kuriem daudz tālāk dodas ar vilcienu uz Rīgu. No šā gada 1. oktobra ieviests pilotprojekts, kas piedāvā iegādāties vienotu biļeti, kas derīgi gan braukšanai ar vilcienu maršrutā Tukums 1 Rīga, gan arī visos 5 Tukuma pilsētas autobusu maršrutos. Tas mērķis ir atvieglot cilvēkiem pārvietošanās iespējas. Lai cilvēkiem būtu vieglāk, lai būtu mazāk laiks jātērē, lai būtu arī izdevīgāk. Pie mums, pie autobusa vadītājiem, var tikai ar skaidru naudu. Protams, šīs biļetes var iegādāties arī pasažieru vilcienā, pasažieru vilcienu kasēs, var iegādāties abonementu biļetes. Un, protams, tur cilvēks var iegādāties arī ar maksājumu karti. Pērkot vienoto biļeti, vienā braucienā iespējams iekonomēt 15 centus, bet iegādājoties vienoto abonementu biļeti ietaupīt iespējams gandrīz 20 eiro mēnesī. Pirmdienas rītā uzrunātie pasažieri gan lielākoties par šādu iespēju vēl neko nebija dzirdējuši, tomēr ideju vērtēja atzinīgi. Kā jums tas šķiet? Tas būs ērti, nebūs ērti, būs izdevīgi? Laikam jā. Mēģināsiet iegādāties? Protams. Visu laiku kaut ko jaunu jāprot. Tad ērtāk būtu labāk, jā. Bet cik vajadzētu būt lielai ekonomijai, lai tas tā kļūtu populāri? Kādi 15–20%. Ja šāds pakalpojums būs pieprasīts, tikšot domāts par vienotās biļetes ieviešanu arī lauku maršrutos. Tas gan esot krietni sarežģītāk, jo tad maršruti jāsadala zonās. Noteikti kilometru daudzums ārpus pilsētas ir viena cena, ejam tālāk, ir cita cena, ejam vēl tālāk, ir cita cena. Tas ir varbūt kaut mērķis, uz ko mēs ejam. Pirmā vienotā biļete 2014. gadā ieviesta aizkrauklas zonā un pašreiz to izmanto ap 90% vilcienu pasažieru. Šādu sistēmu Autotransporta direkcija plāno ieviest arī citos novados, kur iespējams nokļūt ar vilcienu.